Manuprāt, tāda nobrieduša un pieredzējuša vadītāja viena no pazīmēm ir, ka viņš saprot, ka nav neviens cilvēks uz šīs planētas, kas zina pilnīgi visu. No vienas puses ir tāds stereotips, ka vadītājs, tāpēc, ja viņš ir vadītājs, ka viņš visu zina. Un ja tu nezini, tad tu neesi labs vadītājs. Uzņēmumu vadītājiem tā ir diezgan vientuļa vieta. Es vienkārši sapratu, ka es esmu apjukusi un ka man tāda sajūta ir, ka pār mani gāžas tāda plūsma ar ļoti daudz lietām, un es vienkārši nesaprotu, kā ar to tikt galā. Kas bija tas grūtākais šajā lēmuma pieņemšanā? Droši vien izveikt to sarunu ar sevi. Mēs kopā ar manu atbalsta personu, ar coachu, mēs faktiski izsortējām to visu, to lielo kaudzi ar lietām, kas man bija nokļuvusi manā priekšā. Man izklausās pēc mentoringa, ko tu esi darījis. Tā nav vienkārši apmācība. Uzdot jautājumus vai mudināt šo savu kolēģi pašam domāt, droši vien ir tas viens no veidiem, ko mēs varam darīt. Pirmais ir tevis pašas analīze kā vadītāja. Es sev regulāri uzdodu jautājumu, Baiba, kāpēc tu esi šodien šeit, tur, kur tu esi, kāpēc es daru šo darbu un kāda jēga no tā ir man un kāda jēga no tā ir citiem. Nepārtrauktā mācīšanās un attīstīšanās ir vienīgais veids, kā mēs varam palikt labā formā visos vecumos. Tās vērtības, viņš kā iekšējais kodols, kā kompass, kas tevi tur. Ja man ir skaidrs, ko es gribu darīt, bet es nezinu, kā to paveikt, tad tas ir ļoti labs sākums problēmas risināšanai. Sarunas, kas liek just, domāt un mainīties. Mēs runājam par cilvēka drosmi, spēju ieskatīties sevī un par coachinga spēku. Sveicināti! Tu klausies podcastu Coachings bez filtra ar ICF, Starptautiskās coachinga federācijas atbalstu. Sarunas, kas liek just, domāt un mainīties. Mēs runājam par cilvēku izaugsmi, par spēju ieskatīties sevī un par coachinga spēku, kas palīdz iziet cauri pārmaiņām gan pašam, gan komandai, gan organizācijai. Šodien uz sarunu kopā ar mums ir Baiba Zūzena, LSM valdes priekšsēdētāja. Paldies, Baiba, ka tu atradi laiku un pabūt kopā šodien ar mums un padalīties savā dzīves pieredzē, kas tev saistīts ar coachingu. Jā, Baiba, paldies, ka uzaicināji. Uzreiz vērsim pie ragiem. Padalies, lūdzu, kā tev kā vadītājai dzīvē ir, ja pareizāk sakot, kāda saskarsme tev kā vadītājai ir bijusi ar coachingu? Droši vien tad ir man jāatgriežas pie tām situācijām, kuras es atceros kā pirmās, kad es sapratu, ka man vajag atbalstu, ka man vajag palīdzību. Es esmu nonākusi situācijā, ka man liekas, ka es netieku galā vai nesaprotu, kā rīkoties. Un, tas droši vien bija gadi 10, 15 atpakaļ, apmēram tā, kad man bija jārealizē viena sarežģīta uzņēmuma transformācijas projekts, kur bija ļoti daudz lietu, kas notiek paralēli, un kaut kādā brīdī es vienkārši sapratu, ka es esmu apjukusi un ka man tāda sajūta ir, ka pār mani gāžas tāda plūsma ar ļoti daudz lietām, un es vienkārši nesaprotu, kā ar to tikt galā. Tu biji tā kā jaunais vadītājs, vai tev bija pārmaiņas? Es pat nebiju pilnīgi jauns vadītājs, kā uzņēmuma vadītājs. Un domāju, kādi jau 4-5 gadi pieredzes man bija, bet tā tiešām bija sarežģīta situācija, gribētu teikt. Un tad, man bija pāris sesijas, kuras bija ļoti vērtīgas no tā viedokļa, ka mēs kopā ar manu atbalsta personu, ar coachu, mēs faktiski izsortējām to visu, to lielo kaudzi ar lietām, kas man bija nokļuvusi manā priekšā. Un svarīgākais prioritātes salikt. Un, kad tu esi to visu sastrukturējis, tad ir daudz vieglāk saprast, no kura gala ķerties klāt, ko man jādara pašai, kas ir jādeleģē, kur man varbūt vajag vēl kādu ekspertīzi klāt. Bet es domāju, ka tā galvenā lieta, tas galvenais secinājums ir tāds, ka, ja man ir skaidrs, ko es gribu darīt, bet es nezinu, kā to paveikt, tad tas ir ļoti labs sākums problēmas risināšanai.
Un tas, ko es vienmēr sevi esmu iedrošinājis, un arī citus kolēģus par to, ka tev nav jāzina visas atbildes pašam, bet tev ir jāmāk pieņemt lēmumu pirmām kārtām par to, ka man ir jāsameklē atbilde, un es esmu gatavs konsultēties, es esmu atvērts, ja? Un pēc tam iet uz priekšu un to realizēt. Interesanti, jo no vienas puses ir tāds stereotips, ka vadītājs, tāpēc, ja viņš ir vadītājs, ka viņš visu zina. Un ja tu nezini, tad tu neesi labs vadītājs. Jā, es teikšu, ka, manuprāt, tāda nobrieduša un pieredzējuša vadītāja viena no pazīmēm ir, ka viņš saprot, ka nav neviens cilvēks uz šīs planētas, kas zina pilnīgi visu. Un es teiktu, ka viena no vadītāja svarīgākajām spējām ir spēja pieņemt lēmumu. Cita starpā arī lēmumu par to, ka man ir vajadzīgs kāds cits palīgs, ja, vai tas būtu coach, vai tas būtu, eksperts par kādu konkrētu jomu, kas man var palīdzēt tikt galā ar situāciju un palīdzēt pieņemt lēmumu. Un tad, kad tev bija pirmoreiz šis lēmums jāpieņem tāds, tagad man vajadzīgs atbalsts, kas bija tas grūtākais šajā lēmuma pieņemšanā? Droši vien izveikt to sarunu ar sevi un atrast to veidu, kā tu nevis sev saki, es esmu muļķe, es šo nemāku, kā tad es laikam neesmu laba vadītāja vai kaut tam līdzīgi, bet drīzāk tiešām saprast, ka tas man būs noderīgi, ja? Un tas ir konstruktīvi kaut kādā ziņā. Un es domāju, šīs iekšējās sarunas, dialogs ar sevi, ārkārtīgi svarīgs instruments, vismaz man pašai, un pat nav svarīgi, kādā veidā tu to dari, vai tu raksti uz papīra tās lietas, vai datorā, vai izrunā ārā skaļi viņas, ja tās metodas katram var būt savas, bet es domāju, ka šie te iekšējie dialogi par saviem personīgajiem izaugsmes vajadzībām, ja? par to, kas ir tās lietas, kas man vēl ir jāapgūst. Tā ir bijusi ar mani kopš es, neteiksim, kopš es sevi atceros, bet kopš es sevi atceros, varbūt es drīzāk teiktu, ka man ir bijusi tāda pētnieka daba, bet ja mēs salīdzinām, latviešu valodā es nevaru atrast tik precīzi salīdzinājumu, bet, teiksim, angliski ir divi šie vārdi, viens ir research un otrs ir explore. Tad es esmu pētnieks šī explore izpratnē, jeb citiem vārdiem sakot, meklēt, plaši skatīties, mēģināt saprast kontekstu un dažādā izpratnē, gan saprast pasauli, gan saprast sevi, gan saprast cilvēkus sev apkārt. Izzināšana tāda. Izzināšana kaut kādā ziņā. Izzināšana, bet arī tāda izdzīvošana, tāda caur pieredzi. Jo tās lietas, es teiktu, ļoti cieši ir kopā, jo skaidrs, ka ir svarīgi, vismaz man arī, teiksim, izlasīt grāmatas vai podkasti, ja, vai dažādi veidi dalīšanās pieredzē par to, kas ir izpētīts, kas ir, pierādīts kaut kādā ziņā. Ja. Bet šīs pieredzes, dalīšanās pieredze, un ne jau pavēlti mēs šeit šodien esam, ja, lai dalītos pieredzē, man pašai tās ir bijušas noderīgas, un tādēļ es arī pat ar prieku dalos savā pieredzē, lai palīdzētu varbūt kādam vadītājam, kurš šobrīd ir savu ceļu sākumā, savas izaugsmes sākumā, varbūt izvairīties no kaut kādiem nevajadzīgiem, ilgiem prokrastinācijas mirkļiem, sevi šaustot par to, ko es nemāku, neprotu, vai es esmu gana labs kaut kādā ziņā. Interesanti, tu padalījies. Tātad, tu kā vadītājs saruna ar sevi, pirmkārt sevis izzināšana, pasaules izzināšana caur, tā skaitā podkastiem. Liekas, tiešām mūsdienās ir tik daudz informācija un gribās visu izzināt, laikam visu nav iespējams. Kas ir tavs īsceļš, jeb shortcuts? Kā tad tu dabū visas zināšanas, ko tev vajag, bet nav jau laika visus podkastus noklausīties? Nē, noteikti nē. Man tā uzdev tagad jautājumu, es tev pat tā nevaru pateikt, bet es faktiski tas, ko es mēģinu vienmēr turēt sevi lietas kursā, teiksim, es esmu kaut kādā konkrētā industrijā, es esmu mēdīju industrijā, es esmu sabiedrisko mēdīju industrijā šobrīd. Un tur ir, piemēram, sabiedrisko mēdīju kontekstā Eiropas raidorganizācija apvienība, EBU, ko mēs zinām. Ļoti vērtīgs resurss.
Viņi sūta, gatavo tādus apskatus. Ja? Katru dienu apskatus, kur tu pa diagonāli izbrauc cauri teiksim, tēmām, kurās labi es orientējos. Un tad iespējams ir kaut kādas tēmas, kuras es ieraugu, es varbūt nesaprotu. Man liekas, ok, šeit man vajadzētu palasīt vairāk. Nevis tāpēc, ka man vienkārši kā pētniecības instruments, bet nezinu, tā ir kaut kāda liela tendence, kas noteikti ietekmēs arī manu ikdienu. Nu, nezinu, pieņemsim pēdējā laika buzzwords, ja, mākslīgais intelekts un veidi, kā, piemēram, citi sabiedriskie mēdī izmanto to vai citu pieeju un kā atbildīgi rīkoties ar šo un tā. Un tad es atkal pameklēju, kas ir varbūt kaut kādi ievērojamākie cilvēki, kuriem ir pieredze šajā jomā, un tad es piemēram paklausos to vai citu. Un tā kā es mēģinu kombinēt plašās zināšanas, pārzināt teritoriju. Pa diagonāli. Jā, un tad kaut kādas tēmas, kurās iespējams iet dziļāk iekšā, vai nu tāpēc, lai es saprastu plašāk šo tēmu, bet arī ne līdz detaļām, jo, ja mēs runājam par tehnoloģijām, tad droši vien labāk ir, kad ir kāds kolēģis, kas noteikti ir gudrāks par mani kādā jomā, jā, kurš var palīdzēt šo visu sabūvēt kopā. Tā kā es teiktu, ka teritorijas pārzināšana, vienlaikus nepārtraukta tāda sadarbība interaktīvā ar kolēģiem, gan tepat manā organizācijā, gan arī varbūt plašāk no citām organizācijām ar lielāku pieredzi. Tā ir tāda kombinācija, ko es mēģinu visu laiku izmantot. Tas, ko es dzirdēju no tevīm, arī prioritizācija, kas ir tava prioritāte un kas ir pasaules tendence. Tie ir tie momenti, kurus tad tu tiešām ej un dziļāk pēti. Jā, tā varētu teikt. Un vienlaikus arī lietas mainās tik ātri, un to tēmu uz galda uzņēmumu vadītājiem, jebkuram uzņēmumu vadītājiem ir tik daudz, ja, ka šis konteksts tā pašā laikā arī šodien. Ja, es atnāku uz biroju, es atveru vaļā savu kalendāru, es atveru vaļā savus e-pastus, skatos arī, kas ir dienas kārtībā, kas ir tās lietas, ja, kas varbūt ir jaunas ienākušas un kas pieprasa nekavējošos rīcību vai lēmumus vai mainīt varbūt kaut ko plānos. Es tevī klausoties dzirdu, ka tu esi pašorganizēta vadītāja, un man atkal rodās jautājums, tad kur te ir vieta coacham? Šobrīd es nevaru teikt, ka es regulāri izmantoju coacha atbalstu. Vienlaikus, Vaiba, mums pašām ar tevi mums ir pieredze, jā, pavisam nesena, un arī kontekstā ar to, ka es uzsāku darbu jaunā organizācijā ar jaunu lielu izaicinājumu, jā, 2 tiešām spēcīgi zīmoli, spēcīgas organizācijas, sabiedriskie mēdīji, Latvijas radio, Latvijas televīzija nāk kopā, vienlaikus digitālā transformācija, viss atkal tik daudz, un kaut kādos brīžos, kad rodas sajūta, ka tuvojās varbūt kaut kāds tāds mirklis, kurš potenciāli var būt ar konflikta iespējām, piemēram, jā, vai teiksim, kurā ir situācijas, kad man ir sajūta, ka es labprāt pārrunātu kaut vai tādā kā sparinga partneri, ja, jo kas ir vēl viena lieta, atkāpšos pāris soļus atpakaļ uzņēmumu vadītājiem, tā ir diezgan vientuļa vieta. Jo skaidrs, ka ir kolēģi un tev ir komanda, vienlaikus tā stūra vai tā gala atbildība ir tā vadītāja rokās, un tad iespēja konfidenciāli un ļoti atklāti, atbilstoši runāt par kaut kādām tēmām un situācijām, var būt ļoti nozīmīgs atbalsta instruments. Šī atklātība, sparinga partners un konfidencialitāte. Konflikti, jā. Konfliktu risināšana, bet varbūt drīzāk sasmaržot pa gabalu viņa sajust. Kā tad nenonākt līdz tam, ka tas konflikts ir atklāts vai ar tādu atklātu pretestību no abām pusēm, ka varbūt tiešām mēģināt kopīgiem spēkiem labāk izprast to abu pušu viedokļus vai kā nenonākt līdz atklātam konfliktam, jo sarunās ar tevi arī citu starpā tas man ir bijis tāds ļoti vērtīgs pārdomu vērta tēma, par to, ka vislabākā konflikta risināšanas metode ir mēģināt nenonākt līdz konfliktam. Jā. Un tur savukārt, konkrēti tavā gadījumā, redz, tu jau jūti, ka tā ir tāda kutelīga tēma,
tu jau zini, ka ir atšķirīgi viedokļi, un tu pārēdzi, tev ir hipotēzes, ka var vienā no scenārijiem attīstīties konflikts, un mēs pareizi saprotam, un tāpēc jau tu meklē. Jā. Pirmais arī tevis pašas analīze kā vadītāja. Taisnība, un šeit ir atkal instrumenti, kas ir uzņēmuma vadītāju viena no arī tādām tēmām, ar ko ikdienā daudz jāstrādā, ir tātad ieinteresētās puses. Stakeholderi latviski sakot. Jā. Un man arī ļoti patīk, kā šī stakeholderu teorija attīstās aizvien. Ja iepriekš mēs runājām par iesaistīto pušu vadību, tad šobrīd mēs runājam par ieinteresēto pušu iesaisti. Sekojoši, ka tas, ka mēs varam kaut ko ļoti vadīt, tādā veidā, ka es daru un tu panāk tieši tādu, un tu sekos, noteikti. Ka tā ir ilūzija, ka mums ir jāiesaista un kopīgiem spēkiem jāmeklē, kas tad ir tas veids, lai mēs atrodam kopsaucēju. Bet nevienmēr jau, protams, arī tas izdodās. Teiksim, tagad mēs abas divas runājam un izklausās, viss ir baigi tur gludi un rožaini, un tā es tikai visu smuki nogludinu. Ir jau arī sarežģītas situācijas un tādēļ, kā es jau minēju, kopā to situāciju izpreparēt, salikt uz galda. Interesanti. Saka, tā kā tiešām, kā skolā herbārija izjaukt Lego, izjaucam pa detaļām, un tad kurš ir tas, kurš liek kopā? Droši vien, ka es jau esmu tas, kas liek kopā pēc tam, jo tu jau nezini detaļās to situāciju. Tu vari man palīdzēt uzdot jautājumus, un ja mēs nonākam, teiksim, arī pie kaut kādām, es neesmu coach un neesmu mācījusies šo mākslu, bet skaidrs, ka kaut kādi coaching elementi arī manā ikdienā, es izmantoju tos, kā instrumentus un uzdot jautājumus vai mudināt šo savu kolēģi pašam domāt. Droši vien ir tas viens no veidiem, ko mēs varam darīt. Jo mēs varam, varbūt mums ir pieredze, varbūt lielāka, varbūt savādāka, skatoties, risinot konkrētas situācijas. Un tādēļ, vai tu esi padomājis par to, vai tu esi padomājis par šo, un kā būtu, ja mēs paskatītos uz situāciju no citas puses, varbūt tā ir tā pieeja, ko es izmantoju. Tu saki, ka tu izmanto coachinga instrumentus un elementus. Kā tu līdz viņiem nonāci? Kā viņi nonāca tavā instrumentu klāstā? Es domāju, ka daļa no lietām arī tīri intuitīvi, balstoties uz visu to, ko es lasu un mācos un pieredzu. Man arī ir bijuši pašai ļoti labi vadītāji, kad es strādāju TV3 grupā. Tātad īpašnieki lielāko daļu no laika, kas to strādāja, bija Zviedrijā biržā kotēts uzņēmums MTG, un tur bija ļoti spēcīga tāda vadītāju attīstības programma. Mēs tiešām daudz mācījāmies, un man pašai arī bija tiešie vadītāji, kas arī viņi man bija kā mentori un kā coachi kaut kādā ziņā. Un tas veids, kā viņi runāja ar mani, un viens no man sanāca tāds, latviski runājot, hard landings, neilgi pēc tam, ka es kļuvu par TV3 vadītāju, tas bija tiešām sen, 2007. gadā, bija tātad valstī iestājas ekonomiskā krīze, un man faktiski vajadzēja pārzīmēt visu biznesa plānu no nulles. Un es biju tikko jauns vadītājs, un man tās pieredzes bija ļoti maz. Un tad man tiešais vadītājs Anders, viņš bija tas, kas faktiski ar kuru kopā mēs to darījām, un kurš man deva atgrieznisko saiti. Un viņš bija tāds vadītājs, kas nevis teica, tas ir labi, tas ir slikti, bet piemēram, Baiba, nē, šitā tas nestrādās, tev jāmēģina kaut kā savādāk šo darīt, nesakot tieši, nenorādot tieši, kā tas ir darāms, un tad es atbilstoši izdarīju secinājumus, kad viņš man dod virzienu, un man pašai ir jāatrod tās atbildes. Un droši vien tas teiciens par to, ka labāk ir dot makšķeri, nevis zivis, ir tas pats tāds ļoti vienkāršs veids, kā par šo pateikt. Es teiktu, ka arī tā pārliecība, ka nepārtrauktā mācīšanās un attīstīšanās ir vienīgais veids, kā mēs varam palikt
labā formā visos vecumos, un tas neatiecas tikai uz vadītājiem, tas attiecas uz jebkuru no mums. Droši vien, ka tā arī ir pamatā tam, kā es redzu šo te coachingu integrāciju ikdienas darbā. Izklausās, ka tiešām tas ir tik dabiski nācis, ka viņi nepamanās, ka tur ir coachings vai mentorings, jo tā ir tāda līderības dabiska sastāvdaļa. Jā, bet redz, mēs ar tevi šobrīd runājam. Kā es tev teicu, 2007. gadā es kļuvu par TV3 vadītāju, mēs esam 2025. gadā. Ir drusku laiks pagājis man šajā amatā, un mēs jau ejam tādā ātri pārtinot visam cauri, bet man jau arī tas, kā tā mācīšanās, viņa jau nāk caur augšanas grūtībām, un tagad es varu teikt, es daru tā, vai tās ir manas tās pieejas, bet ir jau bijuši arī grūti mirkļi, kad tu nevari tiešām saprast, kā rīkoties, un kad ir kaut kādas tādi brīži, kad sēdi un apšaubi sevi, un ka tiešām tas palīgs, mentors vai kas tas arī nebūtu, tiešām ļoti, ļoti nodara. Tādi brīži arī ir bijuši, bet ja izdodas salikt to visu bildi kopā, arī uzdodot jautājumus pašam sev, kas es esmu, kā es sevi iekartēju vispār ne tikai uzņēmumu kontekstā, bet arī plašāk vispār pasaulē, visumā sauksim kā gribam, kas ir manas vērtības, kāpēc es strādāju šo darbu, kas ir mani kaut kādi mērķi, tam visam ir nozīme. Un runa, tagad tu par to sevis apzināšanos, es kā līderis, es kā vadītājs, es kā baiba, kas ir tie instrumenti, ko tu izmanto, droši vien ik pa laikam pārskatot? Es esmu bijusi tādā arī dzīves posmā, kad es, ejot uz biroju, es uzdodu sev darbu, bet kāpēc es daru to, kad man vairs nav ne gandarījuma, ne prieka, piemēram. Un es sev regulāri uzdodu jautājumu, Baiba, kāpēc tu esi šodien šeit, tur, kur tu esi, kāpēc es daru šo darbu un kāda jēga no tā ir man un kāda jēga no tā ir, citiem. Un ejot uz sabiedriskā mediju vadītāja amatu, šī te vērtību tēma, tas, ka ir šobrīd vēsturiski tāds ļoti nozīmīgs mirklis un ka šī ir iespēja veidot vienotu, spēcīgu sabiedrisko mediju, kur mēģināt 1+1 ir 3 uztaisīt, kad apvienojot tos spēkus un visi pasaulē mēs redzam tā izaicinošā situācija, kad ir algoritmi un clickbait kultūra un krāpniecības, dezinformācijas un nestabilitāte. Kad šis viss ir tās vērtības, par ko domāt. Un ja ne biežāk, es to daru biežāk, bet ja ne biežāk, tad kaut vai kopsavalkot gadu iziet cauri kaut kādiem šiem svarīgajiem jautājumiem. Vai, kāpēc? Un kas man izdodās, ko varbūt man jāmācās un kā es līdz tam tikšu. Šīs tēmas ar sevi izrunāt un novalidēt. Un tās vērtības, viņš kā iekšējais kodols, kā kompass, kas tevi tur. Atgriežoties pie tā, ko es tev minēju, ka vadītāja amats ir vientuļa vieta, tad tas iekšējais šis te kompass kodols, tas ir tas, kur tu vari pasmelties spēkus un sev atgādināt, es daru šo tāpēc, ka tāpēc, un labi, es esmu, piemēram, noguris, labi, un arī apzināties tos brīžus, kad ir nogurums vai kas, kad vajag paņemt brīvu un atpūsties un kaut kādā ziņā atgādināt sev, ka jāliek sevi ir pirmajā vietā, tādā izpratnē, ka ja man nebūs spēka fiziskā vai garīgā vai emocionālā, tad no manis arī nebūs liels jēgas, es nebūšu ar augstu sniegumu. Tur ir sava loģika apakšā, vai ne? Tas jau nav tikai, kā es gribu rūpēties, tas ir arī izdevīgi uzņēmumam galu galā, ka gan vadītājs, gan arī darbinieki ir labā formā un zina kaut kāpēc un ko viņi dara. Un tagad šādām te vadītājiem, kuram ir tik spēcīga iekšējā sajūta par virzienu, kādam ir jābūt tam coacham vai citam speciālistam, pie kura šāds vadītājs grib vispār vērsties? Grūti jau to novērtēt tā pirmajā tikšanās reizē, bet nobriedušai personībai un droši vien ar dzīves pieredzi un droši vien manā gadījumā es teiktu arī ar pieredzi biznesā, ar pieredzi tiešām ne tikai konsultējot, bet arī ar rokām zemē, ja tu esi bijis, jo
grāmatas un teorija, tas ir labi. Vienlaikus, ja ir bijusi iespēja arī pašam kaut vai klātbūtnē pieredzēt to, kādas varbūt tās grūtības, tad tam var būt liela nozīme. Un es teiktu, ka kaut kādā ziņā arī, protams, tas ir atkarīgs iespējams no profesionalitātes, bet ja ir kardināli atšķirīgi pasaules uzskati vai kaut kāda vērtība orientācija, es domāju, ka tas varētu būt izaicinoši. Jā. Bet man nav ļoti plaša pieredze strādāt ar kočiem. Es tiešām runāju par 2-3 cilvēkiem, ar ko es esmu strādājusi, un tur man šī problēma nav bijusi, ka nesakrītu šie tie pasaules uzskati vai kaut kā tā. Jā. Es arī, ka kočs var tevi arī pretī pateikt un izaicināt tevi un pateikt, Baiba, vai tu domā tiešām tā būs labi? Tieši tā, jo ne jau es meklēju sev sparinga partneri, kas man pateiks, tu visu dari pareizi, kāds tu esi malacis, visi kolosāli. Ja? Bet drīzāk tiešām varbūt palīdzēt ieraudzīt kaut ko, kas man būtu ienācis prātā, vai varbūt, ko es nevaru iedomāt, ko es neredzu kaut kādā ziņā. Ja? Jo mēs jau tomēr katrs pa savu orbītu griežamies, gribam mēs to vai negribam, un tieši tādēļ jau pieminētais viens ir coach, otrs ir arī kaut kādas varbūt šādi biznesa klubi vai kaut kādas, teiksim, grupas. Es zinu, ka ir, piemēram, vadītāji, kas iet supervīzijas grupās. Jā. Es neesmu gājusi, man nav šāds formāts bijis interesants, bet es dzirdu, ka kolēģi arī, kad novērtē, piemēram, šādu lietu vai teiksim, ir, nezinu, mums pat Latvijā Šīkso, piemēram, jā, kā dāmu vadītāju klubs, sauksim to tā, vai kur dāmas savā starpā apmainās ar pieredzi. Jā. Līdzīgais ar līdzīgi, peer, teiksim. Jā, un tas ir terapeitiski vairākos veidos. Viens ir tas, ka tu redzi, es tāds neesmu vienīgais, arī citiem varbūt kaut ko līdzīgu nācies ir pieredzēt, un, protams, arī padalās ar kaut kādiem saviem trikiem vai varbūt sarežģītām situācijām, ko ir izdevies atrisināt. Par supervīziju un to, ka tu bez tā šobrīd vari iztikt, vai tur nevarētu būt saknes tajā apstāklī, ka tev ir pašai psihologa izglītība? Kā pirmā laikam. Man ir bakalaura grāds, es Latvijas universitātē mācījos psiholoģiju, un es teiktu, ka tas pamainīja to skatu uz pasauli tādā ziņā, ka cilvēki kaut ko, teiksim, cilvēku rīcībai ir iemesli, un tie ir un tas ir tas varbūt, ko tāds vienā teikumā, ja mēs varam teikt, kas bija tas lielākais atklājums varbūt, pēc šiem 4 studiju gadiem, ka nekas, teiksim, nav tā, ka kaut kas rodas pilnīgā tukšumā un vakumā, ka cilvēks atnāk vienā dienā un pēkšņi kaut kā sāk rīkoties, ka tas viss nāk no kaut kurienes un ved uz kaut kurieni. Un tas jautājums par to, kāpēc cilvēki uzvedas tā, kā viņi uzvedas, un, protams, pirmām kārtām saprast, kāpēc es uzvedos tā, kā es uzvedos, un kas ir tie instrumenti, kā es varu sevi vadīt un justies labi pasaulē un ar sevi esot šajā pasaulē, tas laikam ir jāsaknē. Es domāju, ka tam ir nozīme, jā. Lūk, un viens ir tātad šī zināšana bāze, ko tu pati esi apguvusi, un es zinu, ka tu esi arī profesionāli mācījuši citus, nevis tikai kā vadītājs, mentorējis, kočējis savus darbiniekus, bet arī kā profesionāls treneris. Jā, man tāda pieredze man patiešām ir. Esmu strādājusi ar vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, domājot par līderības prasmju attīstību, arī runājot par pārmaiņu vadības tēmu. Un tā jau saka, ka labākais veids, kā kaut ko iemācīties, ir mēģināt citiem kaut ko iemācīt. Ja? Un es pat gribētu teikt, ka tas veids, kā es redzu šīs, un kā es esmu vadījusi vienmēr šīs līderības seminārus, ir nevis pat mācot, bet drīzāk varbūt iedodot kaut kādu struktūru tai domāšanai, kurā es pati dzīvoju, ko es esmu atradusi par tādu vērtīgu struktūru, kā ar sevi strādāt un mēģināt dalīties arī to ar citiem. Un šie semināri, tie ir bijuši dažādi Latvijas uzņēmumi un tiešām ļoti vērtīgi man arī pašai, jo jebkurš šāds seminārs, jebkurš šāda saruna, arī mūsu šodienas man saruna, ir kaut kāda
es atklāju varbūt kaut kādas jaunas nianses, es uzzinu par citu cilvēku pieredzēm, mēs analizējam konkrētas situācijas un šī pieredzes apmaiņā un vispār, kā es šo žanru dēvēju, kvalitatīva berze ar cilvēkiem, kas ir gudrāki par mani, piemēram, kaut kādās atsevišķās tēmās, droši vien noteikti, man viņi sagādā prieku. Tādēļ tāda pieredze man ir. Izklausās tu tādu... Tā pieticīgi, tā kā pieredzes apmaiņa faktiski sauc, man izklausās pēc mentoringa, ko tu esi darījis. Tā nav vienkārši apmācība, tā jau pat tā kā mentoringā iet iekšā. Varbūt, es par to tā nebiju domājusi, bet iespējams, ka tas ir tas virziens, Jā, un par mentoringu runājot arī, es esmu arī gājis, pieņem, uz Latvijas universitāti ar biznesa inkubators ar jaunajiem uzņēmējiem arī. Tur tas bija tāds konkrēti mentorings, kur es labprāt ar jauniešiem dalījos, lai viņi varbūt izvairītos no kaut kādiem grābekļiem un mēģinātu mazliet taisnāku ceļu iziet paši, bet droši vien jau arī tie grābekļi drusku ir vajadzīgi, lai mēs rūdītos. Kāds ir grābeklī labums? Labi, rūdīties, tie ir skaisti vārdi, bet tāpat ir par saviem grābekļiem atskatoties. Lielākais izaicinājums, ar ko mēs sastopamies savā dzīvē, droši vien ir pārbaudījums ar varu. Un neviens vadītājs, neizejot šo pārbaudījumu, nevar būt vadītājs. Un droši vien, ka kaut kāda tāda kalibrēšanās iespējams, ka tu kaut ko, kad starp šo direktīvo un vērtībās vai kaut kādās mentoring, coachinga prasmēs balstīt to balansēšanu. Iespējams arī ir tā grābekļu bišķītņās lieta, kā varbūt izvairīties no tā, ka tev liekas, ka es tāds gudrs un jauns un talantīgs un enerģisks un visu māku un tikai tagad aiziet. Beidzot tiks izdarīts. Jā, uz priekšu un ātri. Ko jūs tur čamājaties? Es tagad šito te paņemšu šortkatu un uzreiz aidā kalnā. Ka tomēr tie puni un lai labāk viņi ir tādi neliela iedauzīšanās stūrī, nevis tāda apdullinoša nogāšanās zemē. Bet tās ir tās zīmes, kas mums dod ziņu, varbūt piebremzē, vai varbūt padomā, vai varbūt tā. Vai arī savu iekšējo spēku apzinātos, vai ne? Cits starpā, jā. Un arī tas, ko ik pa brīdim gadās aizmirst, ka lielākā daļa no pārmaiņu procesa, ja ne visi pārmaiņu procesi, tas nav sprints, tas ir maratons. Un tādēļ ir jāprēķina, cik tas maratons būs garš un kā man sadalīt spēkus, lai tiktu līdz galam, jo vistumšākā nakts ir pirms saulēkta, un dažkārt tiešām to sarežģītākajos brīžos var gadīties, ka to spēku pietrūkst. Un sevišķi šādos pārmaiņu procesos, īstenībā, man liekas, Latvijā šobrīd gandrīz visi uzņēmumi ir pārmaiņu, vai lielās vai mazās pārmaiņās, apzinātās vai neapzinātās, plānotās vai neplānotās. Kas būtu tavi ieteikumi vadītājiem? Es vispār domājot par pārmaiņu procesiem un pretēji nepārmaiņu procesiem, man ir, patiesībā sakot, grūti iedomāties kādu, vispār pārmaiņas ir vienīgais, kas ir nemainīgs mūsdienās, un kā jau mēs runājām, ka pasaule mainās milzīgā tempā un tie apstākļi nepārtraukti mainās, un tādēļ domāt, ka tagad šo mēs pārmaiņu procesu realizēsim un tad padzīvosim kādu brīdi tajā plato, tā ir ilūzija. Un es domāju, ka tā droši vien ir tā pirmā patiesība, kas sev ir jāatzīst, ka nav tādu laiku, kad kaut kas nemainīsies. Tas ir kaut kāda viena lieta. Un vienlaikus arī nepārtraukti gatavība apgūt jaunas prasmes. Mēs runājam daudz par to, ka visiem jābūt digitāli zinošiem, un mēs runājam par kaut kādām tādām tā saucamajām hard skills, cietajām prasmēm, kas mums ir jāapgūst. Vienlaikus tikpat svarīgi, ja ne pat svarīgāk, ir šīs saskarsmes prasmes, mācēt sarunāties ar dažādiem cilvēkiem, emocionālās inteliģences prasmes, tās ir tikpat nozīmīgas. Tā kā es teiktu, ka tāda
atvērtība un arī vienlaikus nepārtraukti pārčakot, vai tie apstākļi ir tādi paši, vai varbūt jau kaut kas ir mainījies un man atkal ir jāpielāgojas. Tie jautājumi, ko sev katru dienu jāuzdod. Redz, un tagad pārmaiņas atkal daudz tādu jautājumu klāsts, kuri ir iespējams pirmo reizi, iespējams neesi profiņš tajā, iespējams atkal tev kaut kas jāpārskata sevī vai organizācijā, struktūrā vai domāšanā vai pat kultūrā organizācijā. Kas ir tie ārējie palīgi, ko tu varētu, ko tu pati ņemtu un varbūt kādam citam vadītājam varētu ieteikt? Redzi, man tikko ienāca prātā tāds salīdzinājums, ka pēc būtības man liekas, ka ir tas veids, kā mēs skatāmies vispār uz palīgiem. Viņam, piemēram, salīdzinājums ar ārstu. Tu aiziet pie ārsta, es esmu slims, un ir vairākas versijas, kad tev ārsts pasaka, reku tev tablete, aizej mājās, būsi vesels. Otrs veids ir sadarbošanās tādā ziņā, ka ārsts ir mans coach veselības, teiksim to tā, ja. Skaidrs, ja es esmu absolūti slims, man vajag tabletes izgulēties vai šprices vai ko un tā. Vienlaiks mēs runājam par dzīvesveidu, mēs runājam par to varbūt iemesliem, kāpēc es esmu nonācis līdz šādai situācijai, ko man vajadzētu mainīt, lai tas neatkārtotos un tam līdzīgi. Un līdzīgi arī ir ar jebkuru palīgu, jebkurā jomā, ja. Piemēram, ja mums ir jāievieš kāda jauna digitālā tehnoloģija, piemēram. Skaidrs, ka man ir jāmeklē cilvēks, kas šajā jomā ir eksperts. Vienlaikus, ja man pašam nav skaidrs, kas ir tas, ko man vajag panākt, kādi ir tie procesi, kas iekšā nestrādā, varbūt mēs viņus darām šobrīd uz papīra, vēlamies salikt digitālā vidē. Kamēr mēs paši nebūsim tikuši skaidrībā par to, ko tad mēs gribam panākt. Neviens ārējais eksperts man nevarēs ar šo palīdzēt. Sekojoši tas nodoms, ja, ko tad es gribu sakārtot un cik es pats esmu gatavs investēt savu laiku un resursus arī iekšējos. Tā ir droši vien tā kombinācija, tā sadarbošanās atslēga, panākuma atslēga ir sadarbošanās. Jā, un cik es sapratu arī tavā vadītāja pieredzē, pirmajos gados gan laikam arī šajā procesā te saprast to savu vajadzību, kas tad ir tas mērķis, uz ko es iešu, kas ir tas, kur es gribu galā nonākt. Tur tev palīdzēja mentors un coach arī. Jā. Tā var teikt, un redz, arī ir droši vien ļoti liela atšķirība, vai es nonāku organizācijā, kura strādā jau kā pulkstenis, un man pēc būtības ir jāvirza uz priekšu, jaunas iniciatīvas vai kaut kas tāds, ja? Vai es esmu nonācis situācijā, kur, pieņemsim, uzņēmums ir krīzē, vai situācijā, kas teiksim, šogad sākot darbus, ja? Jauns uzņēmums, kurā ir savienoti divi iepriekšējie, kur tev vispār ir jāsāk, veidot kaut kas pilnīgi no nulles, tās ir atsevišķas un atšķirīgas situācijas, kurām katrām iespējams būs mazliet savādāks risinājums. Un varbūt vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, ir, ko noteikti vadītājiem jāmācās, un es arī pati to esmu sevi atgādinājusi, un katrs mēs esam atšķirīgi biostruktūra, ja viena ir ātra, otra ir lēnāk, tāda es esmu diezgan ātra savā enerģijā, ja? Tad mācīties pacietību, mācīties nesteidzināt lietas, jo mums ir termiņi, mēs gribam panākt līdz kaut kādam konkrētam laikam konkrētas lietas, un ir kaut kādas situācijas, kur tev nav varianti, tev ir jāpaspēj, ja ziņas 8 viņām jāiet gaisā, viņām ir jāiet gaisā, vai tur lūst vai plīst, ja? Bet ir kaut kādas situācijas, ka tu redzi, ka labāk varbūt ir pārplānot kaut kādas lietas un izdarīt kvalitatīvāk, un tas saulaicīgums, ja? Saulaicīgums un arī iejūtība pret darītājiem, iedot to laiku, telpu viņiem nonākt pašiem. Jā, bet tās ir arī tāda, un kā atkal mēs nonākam līdz tādai balansēšanai, ja, kad nedrīkst pakļauties spiedienam, ka nesanāk, nevarēsim, vai arī tu tiešām objektīvi ir mēģināt to situāciju tā kā uzspiest, bet nepārspiest. Vadītāja dilemmas. Jā, katru dienu, ik stundu. Jā, Baiba,
Ja tu vadītu šo šodienas epizodi podkāstā, kas ir tas jautājums, ko tu pati sev gribētu uzdot? Oi, tad nu gan jautājums. Tas, ko es sev varu uzdot, un tas, ko arī man uzdod mani kolēģi ikdienā, ikbrīdim jautājumu, no kurienes man ir enerģija? Nu, tā kā viņi saka, reizēm tāda sajūta, no kurienes tā enerģija nāk. Kur rodas? Un tur tas droši vien ir komplekts no vairākām lietām, kur jā, es daudz domāju par savu fizisko labbūtību, un man ir 51, un tādēļ par savu ķermeni ir jārūpējas vairāk nekā, pieņemsim, es to darīju 20 vai 30 gados, bet jāsaka, ka arī es šobrīd jūtos labāk nekā es jūtos, piemēram, pirms 10 gadiem, ka es tiešām tik ļoti nedomāju par to, vai es kvalitatīvi ēdu, vai es padzeros ūdeni, vai es izguļos, vai es pakustos, vai man ir, īsāk sakot, rūpējos par savu ķermeni. Bet ne jau tikai ķermenī tā lieta ir, bet spēks ir vajadzīgs, fizisks spēks, lai strādātu mans intelekts, lai būtu līmenī, ja, lai es arī varētu vadīt savas emocijas. Un otrā svaru kausā ir šīs te vērtības, ja, kad es zinu, kāpēc es rūpējos par sevi, kāpēc man vajag to spēku un kāpēc es daru to, ko es daru katru dienu. Un šī te savas enerģijas vadība un jā, rūpes par savu fizisko ķermeni, bez kura mēs neesam tas, kas mēs esam. Tā ļoti svarīga lieta, un es atceros, klausījos kādu podcastu, tas bija kāds, ja nekļūdos, kāds budistu mūks, kurš teica, ja tu esi vesels, tad tev ir miljonas problēmas. Ja tu esi slims, tev ir tikai viena problēma. Un es sev šo ik pa brīdim atgādinu. Tā tad sanāk labāk, lai to problēma ir vairāk nekā tikai viena. Droši vien, ka labāk ir, lai ir kādas pāris lietas uz galda, jā, nevis tiešām, jo droši vien, kad tajā mirklī, ja mēs nopietni saslimstam, tad tas droši vien liek uzdot jautājumu par to, par ko mums kāds klauvēja, kas man no šī ir jāsaprot, jā, vai tiešām varbūt es esmu veltījis par maz uzmanības sev, par maz sevi mīlējis un akceptējis. Nu jā, ķermenis mūsu dvēseles trauks un arī mūsu līderības trauks. Vienlaiks, vai ne? Fiziskā forma, kas to visu satur kopā. Jā, nevelti vadītājs skrien maratonus, kas skrien maratonu, kas kāp kalnos, kas ar riteni. Kas iet staigāt pa mežiem, purviem, gar jūru, kā piemēram es. Man šīs garās pastaigas ir gan fiziskais treniņš, gan arī, kad es ar sevi galvā izrunāju, izdomāju, attinu atpakaļ kaut kādas varbūt arī sarežģītās situācijas, kuras man varbūt kaut kā urķējās un neliek mieru, ka man liekas, ka man varbūt būtu bijis jādara kaut kā savādāk. Un tas ir mans kaut kāds arī tāda mana terapeitiskā metode, ka es šķetinu to sarunu un domāju, ja varbūt es būtu bijusi tā darījusi vai teikusi tā, tad varbūt būtu aizgājis savādāk, kamēr es to sarunu tā kā izrisinu tā, ka man liekas, tā būtu bijis labi. Un tad es esmu ar sevi mierā. Tas, ko tu stāstīji, tā kā tu ieeji filmā un kā dalībnieks, kā filmas aktieris maini kaut kas uz to pusi, jā. Interesanti, tu esi mēģinājis arī tādu lietu, tā saucamais zoom out vai helikoptera skats vai skats no balkona, ka tu tā kā attālinies no situācijas un no malas paskaties tai skaitā uz to scēnu, tajā scēnā arī uz sevi. Tā kā tu esi trešais. Jā, īpaši, es esmu kaut ko līdzīgu arī mēģinājis, kur ir tur, teiksim, šo te īpaši emocionāli uzlādētās situācijās šis ir tā vērts, ka es mēģinu patiešām identificēt, kurš tas mirklis, ka tam katliņam tas tvaiks to vāciņu sāka cilāt, un kurā brīdī varbūt tā mana reakcija, jo tas visbiežāk ir saistīts ar situācijām, kad emocija ir ņēmusi virsroku, un varbūt man ne tik daudz ir pieslēdzies mans racionālais prāts, bet emocija ir kaut kur, aizjoņojas pa priekšu, un tas arī var palīdzēt, mēģināt saprast, un arī atkal atgriežoties pie coacha sarunām, droši vien, ka arī tas ir labs instruments, kā mēģināt izanalizēt šīs situācijas, jo dažkārt varbūt un īpaši, ja ir kaut kādi paterni, kas atkārtojās mūsu uzvedībā, ka mēs redzam, ka vienreiz jau bija tāda situācija, es izēju ārā, kāpēc, kas tur, kādi viņi visi, nezinu, kādi tur, es taču visu darīju pareizi, tad varbūt kaut kā, mēģināt,
Mēģināt tiešām identificēt, kāpēc man atkal pa grābekli, ja, kad tas grābeklis nāk, atkal tieši tas, ja, kad jo it kā liktos ar vienu grābekli tikām galā, tagad dodiet nākamo, ja, ko risināt. Un ja mēs ejam kaut kā par riņķi, tad droši vien ir vērts meklēt veidus, kā vai tas ir kočs, vai tas ir, nezinu, terapeits varbūt atsevišķos gadījumos. Tur pašam tad jāsaprot labāk, cik dziļi gribas tēmā iet iekšā un varbūt kas ir tas instruments, kas palīdzēs. Jā, ja tas pirmais instruments, kas ir tev pašai pieejams, tad tu izzūmojies ārā. Jo tas arī, starp citu, ir coaching instruments, ko mēs kā coachi ar klientu sarunā izmantojam. Un ja tev liekas, vēl atbildes nav, tad tu ej un meklē vēl kādu, kā saka, gudru cilvēku vai cilvēku, kam ir pieredze tajā. Vienkārši kā tikt ar to skaidrībā. Interesanti. Un pamazām jau apaļojot mūsu šodienas podkāstu epizodi, ja tu tagad kopsavilktu visu šo sarunu, kas ir faktiski bijis arī par tavu līderības attīstību, par tavu nobriešanu kā līderim un arī drosmīgi un atvērti pieņemot un lūdzot palīdzību dažādiem speciālistiem. Stāsts bija krāsains, spilgts, un tagad, ja tev tas būtu jāsaliek vienās tēzēs, tā kā anotācija filmai, kas ir tās dažas tēzes, kas tās pērles, ko tu iedot no sava pieredzes stāsta citiem līderiem? Droši vien, ka aicinātu sākt no tā, ka tas, ko es sev saku, man ļoti neatceros, kā nāk tas teiciens, bet es neesmu burve, es tikai mācos. Tādā ziņā, ka nepārtrauktā mācīšanās un attīstīšanās, un tam nav griestu. Mēs varam augt un augt un augt nepārtraukti. Un es neesmu perfekts, es visu nezinu, bet es gribu zināt. Un tā tad šī te vēlme augt vai vēlme pilnveidoties pat drīzāk, pat ne augt, ja? Manuprāt, tā ir ļoti svarīga izejas punkts, jo ja man šķiet, ka es esmu tik gudrs un pieredzējis un visu māku, tad jau es tikai atražoju sevi kaut kādā ziņā, ja? Un tā varbūt viena lieta. Tas, iespējams, ko es neieliku tādos vārdos, bet tagad man nāk prātā ir ar interesi, ar ziņkārību pieiet dažādām situācijām, kas interesanti, kas sasauc arī ar to manis iepriekš pieminēto šo te pētnieka garu, ja, mēģināt saprast, kāpēc ir tā un kā es tur varētu, vai ne? Jā, interesanti, kas ir arī viens no tiem vārdiem, ko tu ik pa brīdim izmanto. Un ja man jāliek ir trešā kāja, ja, tad es teiktu, nenovērtēt pa zemu vai mēģinot bez neiztikt, ja, atgādināt sev par sava fiziskās labbūtības nozīmīgumu. Jo neizgulējies un noguris vadītājs, tas nav cilvēks labākajā formā, un man nevar būt labs sniegums, ja es neesmu labā formā. Jā, tie var būt tādi pieturas punkti. Jā. Un vēl viena frāze, ko es sev ik brīdim atgādinu, ka ja tu esi gudrākais cilvēks telpā, tu iespējams esi nepareizā telpā. Nebaidīties no cilvēkiem, kas ir gudrāki par mani, pieredzējušāki par mani, jo tas ir veids, kā es varu augt. Un šī kvalitatīvā berze ar gudriem cilvēkiem ir tas, ko es tiešām izbaudu. Paldies, man bija ārkārtīgi interesanti tiešām būt ar tevi šodien kopā, un tavs spraigais stāstījums man ļāva būt vairāk sevi un tikai dažus jautājumus uzdot, par ko es tev esmu milzu pateicību parādā. Tu kārtīgi nostrādāji šo epizodi, es spēju tikai baudīt un faktiski kā pārējie mūsu klausītāji būt šajā krēslā un domāt par to, interesanti, kas no šī ir priekš manis, ko es varu paņemt sev savai rītdienai, un īstenībā nevis rītdienai, bet šodienai. Vai ne? Un šodien es no tevis paņemu šo atvērtību, kura balstās iekšējā kodolā. Tikai tad, kad mums ir iekšējais kodols, vai paši izstrādāts, vai ar palīdzību, bet kad viņš ir, tad mūsos atnāk šī brīvības sajūta, brīvība radīt
un brīvība arī kļūdīties. Paldies tev, Baiba! Paldies epizodes klausītājiem! Pateicos, ka bijāt kopā ar mums podkāstā Coachings bez filtra. Tiekamies nākošajā epizodē.